Ripa tālāk prom no savas zilās līnijas. Popovs. Atstāja Ripa pārsmanim. Bernhards. Jau ievad Ripa pretinieks zonā Arturs Homjakovs. Labu metienu epizodu un rezultāts 2-1. Rezultāts 2-1. Arturs Homjakovs realizē skaitlisko vairākumu un atgriež vadībā Jelgonieks skaitliskajā vairākumā, gūstot jau otros vārdus šajā spēlē. Homjakova 6. vārdus sezonā vienatnē. Ievadīja viņš Ripa pretinieku zonā un tālāk jau apspēlēja Uldi Čāpu, raidot Ripa vārtu apakšajā stūrī. Vēlreiz atkārtojumā redzam šo Arturu Homjakovu. Te bīstam piespēle, neizdod pielikta nulli. Gricīnskis, laugums stūrī, tālāk Saulietis. Ripa vārtu priekšā, piespēle, metiens vārtī. Teicam, izspēlēta kombinācija un 5-1 panāka laukuma saimnieki. Šeit Sauliešu piespēle, tur Ripa nonāka vārtu priekšā, Gricīnskis piespēlē, Teluškins met un Teluškins viens no šiem te piesauktajiem hokejistiem, kuriem arī Jānis Auziņš. Ļoti labi nosēdz Ripa vārtu apakšpī. Labi, pārdēlīt par Nīlos vārtu. Liepājas komandas kapteinis gūst otros vārdus Liepājai un šeit kļūdījās viss hokejs savā aizsardzības zonā un Dmitrijs Korņīlovs nekļūdās šajā pusē. Filigrāni atbrīžo Bērziņu no Ripas Korņīlovs un raida to pāri Jāņa Auziņa. Tas centru uzticējumu izdevās, šoreiz gan ne. Apsīts, piespēle gan aiz muguras, bet Armands Bērziņš vārtu priekšā, piespēle gan vārtiem 3-3. Skaisti izspēlēta kombinācija, punktu pielieka Miks Komuls un panāk izlīdzinājumu. Prizmu neiemet, tu iemet, tev varam atkal atcerēties Jāni Auziņu un viņas pilto atvairīto metienu. Un te nākamais uzbrukums un Miks Komuls gūst savus trešos vārtus sezonā. Armands Bērziņš tur piespēlēja gar vārtiem. Pieslēdzās šeit uzbrukumam, savāca Ripu. Piespēle gar vārtiem, un tur jau atlika vairs tikai trāpīt Komulam. Viņš tieši to arī izdara metiens. Izdodas Liepājniekiem imtienā uzturēt ātras metiens un no gaisa nospēlē Valdemārs Maslovskis un Ripa vārtos. Rezultāts 3-0. Jā, no arī Valdemāram Maslovskim pirmie vārti. Pirmie vārti Maslovskim Latvijas čempionatā. Eleganti viņš nospēlē. Nav šajā epizodē fiksēta spēle ar augstu pacelt nulli, taču nešķit, ka nulli būtu atradusies vietas vārtu pārlikņa augstuma. Skatāmies vēlreiz atkārtojumu. Nu, redzēsim, kāds būs tiesneša lēmums. Tiesnešiem ir lēmums, un vārtu gums ieskaitīts.